zaļie būvmateriāli. Par tiem sabiedrība pēdējā laikā ļoti interesējas, un mēs šobrīd ciemojamies Rīgas Tehniskajā universitātē, kur mācību spēku eksperimentālie mēģinājumi ir vainagojušies jau ar vairākiem būvmateriālu veidiem, kurus ne tikai šeit ar viņiem eksperimentē, bet arī izmanto jau būvmateriālu ražošanā ļoti sekmīgi vairākos Latvijas uzņēmumos. Par to mēs lūdzam sīkāk pastāstīt Rīgas Tehniskās universitātes tehnoloģiju profesoru Diānu Pajāres kundzi. Labdien! Jā, jūs atrodaties Būvniecības fakultātes laboratorijā, būvmateriālu laboratorijā, un mēs tiešām strādājam ar daudz dažādiem jauniem būvmateriāliem, kas ir radīti no dabas materiāliem, no ekoloģiskiem materiāliem. Piemēram, mēs daudz strādājam ar kaņepju spaļiem, un no tiem mēs izveidojam dažādu veidu materiālus, gan kā siltumizolācijas materiālus, arī kā māju konstruktīvos materiālus. Kādēļ es akcentēju šos te kaņepju spaļus? Tādēļ, ka tie ir no dabas, tie ir atjaunojumi, un tie rada ēkās ļoti labu mikroklimatu cilvēka dzīvēm. Tāpatās mēs mēģinām pārstrādāt būvgrūžus no būvju objektiem, un tātad mēs izmantojam otrreizējās izēvēles jaunu produktu ražošanā. Piemēram, šeit ir tāds siltumizolācijas materiāls, kas ir izgatavots no otrreizēji izmantojam putupolistirolu granulām un otrreizēji izmantot ģipša. Tātad šis ģipša saistviela ir iegūta pārstrādājot, piemēram, ģipškartonu, kas jau vienreiz ir izmantots un tagad paredzēts izmešanai vai noglabāšanai poligonos, bet tā kā mēs rūpējamies par dabu un mūsu mērķis ir pēc iespējas vairāk kārtīgi izmantot jebkuru materiālu, tad mēs arī to darām. Lūk, un mēs izstrādājot jaunus būvmateriālus sadarbojamies ar industriāliem partneriem, piemēram, ar Sakreti mēs izstrādājam jaunu sastāvu 3D betonu printēšanai, piemēram, ar Seawood mēs strādājam par jaunu materiālu izveidē no Seawood ražošanas atkritumiem, mēs sadarbojamies ar Knauf, mēs mēģinām šos te Knauf produkcijas laikā pēc produkcijas nolietošanās radītos atkritumus atkal integrēt jaunu produktu ražošanas procesā, jeb arī mēs radām pilnīgi jaunus produktus. Tad mūsu pētniecības virzieni ir ļoti, ļoti saistīti ar industriju, un tad tas mūsu mērķis ir radīt jaunus materiālus no atjaunojumiem dabas resursiem, no otrais izmantojumiem dabas resursiem un no bioloģiskas izcelsmes dabas resursiem. No kaņepju spaļiem mēs izgatavojam dažādu veidu kompozīcijas, mēs varam izgatavot sienu paneļus, bet mēs arī šo te kaņepju spaļus varam izmantot sastāvos, kas ir printējumi. Tad šīs konkrētais paraugs ir printēts ar kaņepju spaļiem un kaļķu saistvielu, un tad tādā veidā mēs varam printēt gan lielas konstrukcijas, pat veselas mājas. Šīs ir stikla bumbiņas. Smalkākā versija. Jā, un ja mēs paskatāmies, viņas izskatās kā tāda, bet daudz vieglāk. Viņi tā kā baltas smilts pavisam. Ja? Ja šī ir smalkākā, un kas ir interesanti, katrs tas graudiņš ir maza stikla bumbiņa ar tukšu vidu. Ja? Pat šitā. Jo redz, ko, teiksim, tādā rupjā. Uz acis pat nevar pateikt. Jā, tāpēc es teicu, jūs būsiet iespējams vīlušies. Ko tad mēs vīlušies? Redz, kur ir, tagad es par šitādām runāju, tad ir vieglāk noticēt, ja? Bet te var pamēģināt apmēram uz to tausti, cik viņš ir viegls. Un šādus mēs izmantojam salīdzinoši ļoti maz, jo viņš mūsu materiāliem ir par upju, ja? Bet šie te pavisam smalkie ir ļoti vērtīgi. Tas Nu, te var
paņemt rokās, nu tās var betona kubs, ja? Šis ir tas pats betona kubiņš tikai ar tām stikla lodītēm. Jā, nu svars ir pavisam cits. Nu jā, tad tas, ko mēs parasti skolēniem rādām, šitos brīnumus, ka mēs iemetam ūdenī un betons peld, ja? Jo viņa tilpumsvars ir 700 kg kubā, nu ūdenim ir 1000, viss, kas ir zem 1000, tas peld. Ko mēs zinām par betonu? Betons grimst. Ja? Nu tā dara viss normāli mums zināmie betoni. Bet ir betoni arī, kas peld. Un tas ir pateicoties šīm te stikla lodītēm, kas ir izmantotas no otrais pārstrādātā būvniecības stikla, kas citādā gadījumā būtu aprakts Getlina kaut.